Šis ir Provodņiks, ēka, kurai ir vairāk kā 135 gadu ilga vēsture. Šī ēka ir pārdzīvojusi 2 pasaules karus, taču joprojām braši stāv Sarkandaugavas sirdī kā kluss liecinieks līdzi laikmetiem. Taču rodas jautājums, vai šādā ēkā, kur agrāk ražoja tūkstošiem galašu, riepas un elektrovilcienu sirdis, joprojām ir iespējams ievest dzīvību. Kas šobrīd notiek ar Provodņiku un kādi ir nākotnes plāni? Un vai šai vēsturiskajai vietai ir lemts kļūt par daļu no nākotnes Rīgas? Provodņika vispār jau tulkojumā nozīmē pavadonis. Un es pieņemu, ka tad, kad šo ēku būvēja, tad, kad domāju par šo biznesu, esot Krievijas impērijā, tas bija gluži loģiski, ka nosaukums būs Provodņika, nevis tur kaut kāds vācu. Šis te vārds noteikti vēl joprojām ir tāds kā brands, īpaši jau cilvēkiem, kuri ir tādā diezgan solīdā vecumā, jo tās leģendas par to, kas ir kādreiz Rīgā ražots un tā tālāk, viņas joprojām nerimst. Kad rūpnīca attīstījās, uzlabojās arī apkārtējā vide. Tika uzcelti veikali un citas ēkas. Latvijas Republikas laikā rūpnīca pārstāja darboties, un vienā no tās ēkām ierīkoja skolu. Pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā bija līdzīgi kā šobrīd, bija daudz maz ražotāji, bija noliktavas, viss kaut kas, un īstenībā bija 2 tādas ēkas paralēli. Šeit šī ēka un vēl viena tieši tāda pati bija uz Daugavas pusi, bet tā otra nodega. Tad pēc otrā pasaules kara šeit sāk strādāt Rīgas elektromotoru rūpnīca, kas ražoja elektromotorus trolejbusiem, vilcieniem, tad kaut kādas specifiskas lietas vēl, un arī vienīgās veļas mašīnas Padomju Savienībā. Mēs varam ieiet tās veļas mašīnas apstīties. Mēs varam, jā. Kur ir tās veļas mašīnas? Tās ir veļas mašīnas? Man ir tāda pieredze, kad es kaut kad arī staigāju ar kaut kādiem, es neatceros ar ko, bet tādiem jauniem cilvēkiem pavisam. Un par veļas mašīnām, jā, mēs zinām, kādas te ražojam, tad mēs te stāvam blakām, un es saku, kas tas ir, neviens nezin, kas tas ir, saku, bet jūs teicāt, ka jūs zināt. Un tad bija tāds, tiešām šitā ir veļas mašīna. Jā, 2016. gadā viņi šeit pārtrauc ražošanu šajā ēkā, un kopš tā laika mēs reāli to apsaimniekojam ēku, un tagad atkal šobrīd ir tāds posms, kad ēka šobrīd ir mērķis saglabāt, lai nav sliktāk. Vispār es teikšu, ka 19. gadsimta otrā puse, 20. gadsimta sākums, tās ir tās stabilās ēkas, kas ir vēl joprojām, jo koka arhitektūra jau tā kā paliek vēsturei. Rūpnīcās ienāk šīs te lielās iekārtas, un telpas nevar būt mazas. Ir jau tāds zelta likums, ka mums ir jāzina sava vēsture, kas ir bijis, kas nav bijis. Un es arī negribu būt tā muļķe, kādreiz kaut kur dzirdot vai kā Provodņik, un domāt, kur tas ir bijis. Es tomēr esmu dzimusi Rīgas tuvumā, esmu studējusi Rīgā, un tā ir tāda aizraujoša vēsture, kas ir reāla vēsture. Arī daudziem jauniešiem tas, starp citu, interesē. Un ir daļa jauniešu, kuri saka, rādiet, stāstiet vēl. Un faktiski ir tā, ka mēs zinām ļoti daudzus dziedātājus, bet mēs nezinām arhitektu uzvārdus, kaut kāds rūpnīcas, vēl kaut ko. Bet, ja to visu tā atraktīvi pasniedz negarlaicīgi, tad es domāju, ka tur tā interese ir arī ļoti liela jauniešiem. Nav jau tā, ka tikai mēs tagad varam kaut ko uzcelt. Nē, arī agrāk ir bijis, kad tas ir sācies, kad tas ir ienācis. Un galu galā, pat ja tas nedarbojas, mēs ar to varam arī joprojām lepoties. Provodņiks jau no paša sākuma bija Krievu un Franču kopuzņēmums. Viņi ražoja dažādu transporta līdzekļu riepas, sākot no lidmašīnu līdz pat velosipēdu riepām, kā arī rotaļlietas, medicīnas preces un ūdenslīdēju tērpus. Katrai ēkai ir savs liktenis, un tas, kas bijis, ir bijis. Fabrika jau šeit
droši vien nebūs. Ēkas ir jāizmanto. Ēkas ir jāizmanto, jo tās nojaukt jebkā noteikti nevajadzētu. Ir cits gadsimts, kuram tās ēkas ir vajadzīgas, tās arī var izmantot. Mums ir daudzi tādi veiksmīgi projekti, piemēram, Ķīpsalā kādreiz bija ģipša un krīta fabrika, kuru tagad mēs redzam, tur ir dzīvokļi, ķieģeļa ēkas, ļoti stabilas, labas, tā kā to var izmantot. Šādā veidā, šeit varbūt tās tie augstie griesti un tās milzu telpas nebūtu tieši dzīvokļiem piemēroti, bet mākslinieku darbnīcām, koncertu zālēm, vēl kaut kam citam, varbūt par kaut kādām, nezinu, kur var spēlēt telpās kaut kādu volejbolu, trenēties sportisti. Šīs teritorija ir gana liela, tikai, diemžēl, ir tas, ka ir jāiegulda nevis tūkstoši, domāju, ka arī pat ne miljoni, bet miljardi, jo, tā nav maza ēka. Es pat nezinu, kā to nosaukt, jā, tas ir ēka, kura faktiski ir mazas ielas garumā. Tātad ēka konstruktīvi ir, viss ir labi. Izstāst sliktāk nekā ir īstenībā. Tā, ka tiešām te ir daudz, kur ir kaut kas nolupis un apdrupis un tā, bet tie nav tādi konstruktīvi bojājumi, un mums ir inženieru atzinums par to. Līdz šim svarīgākās lietas, kas ir, mēs esam noturējuši ēku, lai viņi nesabrūk, bet vēl mēs esam saskaņojuši lokālu plānojumu maiņu, jo, kad mēs nopirkām šo īpašumu, tad tā bija rūpnīcas teritorija, kur drīkst notikt tikai ražošana. Tad šobrīd ir saskaņots jau apbūve, kas mums ļauj jau vispār uzsākt jebkādas projektēšanas darbus un domāt par tiem pašiem veikaliem, dzīvokļiem, viesnīcām, jebko, kas ir tāds jau publiskas telpas. Šobrīd ir daudz maz nomnieki, kas pamatā ir atkal noliktavas, galdniecības, ļoti daudz mākslinieki ir, glezno, dzied, hip-hop mākslinieki ir, grafitī mākslinieki ir. Šis, es pieņemu, kad ir tas skateparks, jā? Šeit ir skateparks, šeit ir pieaugušie skateri, tādi, kas jau ir izauguši lieli, un kuri var atļauties nomāt telpas savam hobijam. Tad šitien te ir lokšāvējs, kurš sēž tā kā paralimpiskais sportists, kurš viņš sēž ratiņkrēslā. Tur tajā galā ir vairogs, viņš ir tur. Bišķiņi tā kā vēl dziļāk, viņam ir 70 metru distance. Jā. Un tad viņš te nāk trenēties. Šitajā stāvā ir ļoti daudz mākslinieki. Te ir āršu studija. Pretī viņam labo izpletņus. Vienīgā laikam vieta Baltijā, kur certificēta labo izpletņus. Šitam te ir tie mazie žuļiki, kas ir sazīmējuši kādreiz. Brekti un Ansis ir tādi, ko visi zina. Kivī, te ir Dainis Rudens. Varbūt šie būs topošie mākslinieki. Cerams, jā. Ēka ir faktiski vienādā garumā ar Titāniku un dimensijās, gan platumā, gan augstumā. Reāli skatoties uz māju, var apmēram apjaust, cik liels bija Titāniks. Titānika lielumā mēs varam salīdzināt, varbūt tās vēl ar kaut ko mērīt metros, augstumā, platumā, garumā. Bet, ja mēs tomēr paskatāmies tā atpakaļ, cik daudz gadus jau viņa šeit kalpo, pat labam varbūt tās tikai daļēji kalpo cilvēkam, un šeit ir bijuši arī ugunsgrēki, tad mēs faktiski redzam arī to, cik pamatīgi toreiz ir celts. Redziet, ēka jau pati nav iegrivusi, nekad. Tā ir vērtība. Provodņiks vairs nav tikai veca rūpnīca ar iespaidīgu pagātni. Tas ir atzīmes par radošo kvartālu, kur rodas jaunas idejas. Un varbūt tieši šāda ir šo ēku vērtība – saglabāt pagātni un radīt jaunu jēgu. Šis bija stāsts par Provodņiku.